Man patīk ātrums, pirkstos sažņaukt stūri, patīk apdzīt fūras, bezjēdzīgi maršruti jādev pūri, ātrāk atļaus bieži brauc, spolējoties tripuļkauts, pārslēdz ātrums, motora apgrieziens sauc, pazūd atbildības sajūt, bailes nedomā par sekām, riep protektoru ielas, man jau sen kā par seklām, lai slapji asfalt, varētu justies droši, tas kā uzmundrinājums, kā sēst tiltik moš no tevis neizskaut vēlm, brīvā brīdī piedzerties no manis neizskaut vēlm, savā veidā atslēgties, spīdometrs nestrādā, es nezinu, uz cik es lidoju garām sāniem, tik stabiļu, cik priekšmet dzīvoju, sekundes un mēs būtu viņas vietā dažas sekundes un motors aplūst ar mūsu miesām dažas sekundes un mums vajadzētu palīdzību, kur neviens negrib sniegt, ja nedod atlīdzību, dažas sekundes un mēs būtu viņas vietā dažas sekundes un motors aplūst ar mūsu miesām dažas sekundes un mums vajadzētu palīdzību, kur neviens negrib sniegt, ja nedod atlīdzību. Jauns rīts, transporta līdzeklī, blakus sēdošais, motors ne tas mierīgais, tas pats, kas vakar rēcošais, pāris momentiem vējs stikls kļūst par televizoru un vēroju seriālu, ko sīkais brālēns sauc par kolbu sadursme, dzelzceļšanas šķidrums, vaika mākons, autopīruēts, stājas acis priekšā drāma, noristāties, nestāties, ko daram, stājamies malā, priekšējais bumpers ceļ mal zaļo garo zāli, kapā avārijas, gaismas durvis noklaudz, un mēs skrienam, jūt, ka realitātes sajūt zūd, kaut kur smagi vietām, abi vadītāji guļ stūrēm, nevēlu nekustās, ir papildus priecei, tas viens lūdz aizdegās, kuram pirmam doties palīdzēt, nav grūti sazīmēt, šajā situācijā jautājums tik spēja pavīdēt vai dzīves stīgām, tiešām ir jābūt tik dievam, sieviete paceļ galvu dzīva. Paldies Dievam, ātrāk, vēl ātrāk atsprādzēt, kāpiet ārā un no mašīnas viņi mēģina dabūt, pēc iespējas tālāk tagad zin, kam staktais aparāts, bagāžniekā, kurš man nekad nav stāvējis, piestiprināt savā vietā. Dažas sekundes un mēs būtu viņas vietā, dažas sekundes un motors aplūst ar mūsu miesām, dažas sekundes un mums vajadzētu palīdzību, kur neviens negrib sniegt, ja nedod atlīdzību. Dažas sekundes un mēs būtu viņas vietā, dažas sekundes un motors aplūst ar mūsu miesām, dažas sekundes un mums vajadzētu palīdzību, kur neviens negrib sniegt, ja nedod atlīdzību. Laskašai bagāžu nodalījums, pedantisks, kārtīgs, maz līdzbraucējs aktīvs un pietiekam prātīgs, jau dzēšamies aparāts rokā, mēģina atraut kapat, tas apūzīts kā papīrs sagādā tik vairāk lapat, var redzēt liesmu, grib griezt vēl svarīgāk dans, to no malas pamanīs sauc kāds, mielojot tāds, ejiet no studais prāks, nu parādījās sāks, moš tu domā, ka mums supermens vēl palīgā nāks, kaut kā tā no sāniem pakvaik, tur kaut kā no apakš liesmu lokalizēt, jo palīgos nāc rīcībaš, ka mēs apstājāmies, apstājās tur kāda auto 3, visus uzaicinu šovā, esmu debils sumīgs, moš tiem kredīt žēl sazin, kā numurs traksnās, tagad zin, 112, tas nulli maksās, vienkārši izstāsts, viņa ķerīgs skatās, stāvot kājās, droši apsāstos, cek lūpa krēslas būtu kā mājās, pie skarbas atklāts nonāk, ja atmet sarkasmu, 78 gadīgs obs irkstoši ar marazmu ignorē, zīmi dodiet ceļu, paspēj avarēt, jo šī nespēj sabremzēt, lai izvairītos manevrēt. Dažas sekundes un mēs būtu viņas vietā, dažas sekundes un motors aplūst ar mūsu miesām, dažas sekundes un mums vajadzētu palīdzību, kur neviens negrib sniegt, ja nedod atlīdzību. Dažas sekundes un mēs